Trešais fails. 6. nodaļa. Nedēļa pēc nedēļas pagāja. Anses gandrīz nemaz neizgāja iz mājas. Neviens arī pēc viņa nejautāja. Viņš sagatavojās uzcītīgi uz iestāšanos ģimnāzijā. Prīmā iestāties. Tā bija Ansa cieta apņemšanās. Mežakungs bija taču tik 1 gadu solījies palīdzēt. Un Ansis nebūtu nesaprata, ka kāds cits viņam vēlāk gribētu palīdzīgs būt. Atnāca augusta mēnesis. 4. viņam bija jātiek Rīgā. Mežakungs bija jau apgādājis zirgu un šķūtnieku līdz dzelzceļa stacijai. Vakarā priekš aizbraukšanas Ansis apmeklēja Mežakungu viņa mājā. Pata kundze, pļāpīga un drusku koķete, viņu novārdoja, iedāvāja tam pusduci smalku mutes autiņu, pāris zeķu un tā tālāk. Mežakungs pēc vakariņām iesauca Ansi savā rakstāmā istabā, apsēdās pie galda, izņēma iz atvilknes kādu pakiņu, kuru atvīkstījis, tas sāka naudas papīrus skaitīt. Tur bija zilie 5-nieki, sarkanie 10-nieki, baltie 25-nieki un arī pāris 100-nieku. 2 no šiem papīriem Mežakungs nolika uz galda, taisni Ansim priekšā. Skaiti, cik tur ir? Mežakungs brilli ar mutes autiņu slaucīdams teica. Tā ir tava, dzīvo prātīgi. Ja kādas sevišķas izdošanas, tad raksti, es tevim rokas neatraušu. Bazārs un koncerts gan tik vēlā rudenī tiks izrīkots, tad atvilkšu šo summu, kas pāri paliks, to tevim aizsūtīšu. Nu, cik tur ir? 125 rubļi. Ansis aiz prieka drabošā balsī čukstēja un gribēja bučot Mežakunga roku, kurš to neatļāva. Nu, še vēl 10 rubļi klāt, kā ķešas nauda. Vēlos, ka tu noietu kādreiz teātrī. Tā kā tu vēl neesi ar dramaturģiju iepazinies, tad lūdzu kādu no virskolotājiem, lai tev kādu vakaru sevišķi ieteic. Pateikšanās lūdzu priekš manis nekādas. Dzīvo prātīgi un neiemīlējies. Tā būs tā labākā pateicība. Ansis tomēr noskūpstīja Mežakunga roku. Abi nu iznāca ēdamā istabā, kur kundze tos smaidīdamas sagaidīja. Ansis ar vienu aptaustīja krūšu kabatu, kur tas lielo naudu bija noglabājis. Rīt vēl redzēsimies. Mežakungs Ansim uz pleca uzsizdams teica, ka tas jau gribēja atvadīties. Es aiziešu vakarā uz skolu. Tu taču gribēji vēl vakarā aizbraukt, lai cilvēki neredzētu, kā tu pats teici. Nu, ar labu nakti. Ansis pabučoja kundzei roku un no laimes nākotnē sapņodams aizmirsa visu to vārdus, kuriem Mežakundze lūdza sveicinājienus aiznest. Ansis devās uz māju. Viņš juta, cik svētīgi ir nodarboties un strādāt nākotnē. Mīlestību tas likās būt aizmirsis. 2. dienā Ansis staigāja pēdējo reizi kā mājnieks pa tēva pagalmu. Viņš atcerējās, ka esot jānoiet arī pie zeltiņiem un jāatsaka ar Dievu. Bet viņš neuzdrīkstējās Zentai rādīties. No viņas nakts, kur tā viņam bija atteikusi, viņš ar Zentu nebija ne vārda mainījis. Turpretim Artūrs bija vairāk reižu zeltiņus apmeklējis un katru reizi priecīgi svilpodams aizgājis. Ansis īsti to nevarēja saprast, kāpēc Zenta viņu atstāja. Viņa taču tam bija mūžīga uzticība zvērējusi. Bet viņš nebija uz Zentu ļauns. Viņš lūkoja šos apstākļos iedzīvoties, apstākļos bez mīlestības. Viņš strādāja, mācījās. Zenta man jāaizmirst, viņš domāja, lai gan es viņu vēl joprojām mīlēju. Bet ar Dievu man tomēr viņai jāsaka. Ansis šai pēdējā vakarā būtu labprāt ar Zentu vienatnē saticies. Bet velti. Zenta no viņa bēga. Viņam neatlikās nekas cits kā vecajam un jaunajam zeltiņam klātesot, mīļai Zentai roku spiest, varbūt beidzamo reizi. Viņš saņēma dūšu un vēlā pēcpusdienā pieklauvēja pie zeltiņa durvīm. Iekšā, jaunais zeltiņš sauca, kurš ap kādu krievisku rakstu darbu strādāja. Ansis iegāja vienkāršā, bet glītā istabā, kuru mēs jau līdz ar Artūru esam apmeklējuši. Saule laidās uz priežu galiem un iespīdēja bāli pa logu. Tuvu pie loga sēdēja Zenta.
Viņa nepacēla ne pavisam acu, kad Ansis ienāca. Tikai viegli nodrebēja, it kā ziemu pie viegla saltuma nodreb. Jūs šovakar gribat aizbraukt? Jaunais zeltiņš vājīgi smaidīdams, pēc vienaldzīgas apsveicināšanās Ansi vaicāja. Nu, tagad labs laiks, būs laba braukšana. Citu vakaru būsiet jau Rīgā. Viņš atkal nogrima domās savā rakstienā, ar spalvu šad un tad vienā un otrā vietā piedurdams. Ansis apmulsis raudzījās uz Zentu. Likās, ka viņa ko šūtu, bet patiesībā tā adatu dūra nevietā, vispēdīgi pirkstā, kuru tā sākas sūkstīt un nokaunējusies reižu reizām sāņus uz Anses šķielēja. Kas jums būs par šķūtnieku? Jaunais zeltiņš galvu pacēlis jautāja. Vecais Briss? Tā, nu tad ir labi. Viņš manim kaut ko iz pļaviņām varētu atvest. Jāparunā ar tēvu. Jaunais zeltiņš izgāja blakus istabā, kur vecais kaut ko vīlēja un reizām ar āmuriņu daudzīja. Ansis šo acu mirkli izlietoja. Ātri viņš izplēsa lapu iz savas kabatas grāmatiņas, kaut ko uzrakstīja un logam tuvodamies to iemeta Zentai klēpī. Tad es apsēdās pie klavierēm un sāka nošu grāmatā šķirstīt. Zenta šuvīt karsti tālāk, papīra lapiņu zem šuvekļa paslēpuse. Jaunais zeltiņš atkal ienāca. Arī vecais parādījās uz sliekšņa, vecmodes svārkiem mugurā. Viņš noņēma brilles no deguna, uzpūta uz tām vēsmu, rūpīgi noslaucījis, uzpravīja vecā vietā un zinkārīgi aplūkoja Ansi. Nu, tad jau laikam gribi studierēt? Viņš Ansi jautāja tā, ka Zenta aiz smiekliem nevarēja noturēties. Tur vajag daudz naudas. Nu labi, ja tur vēl kas iznāk. Bet tā kā Meldera dēls, tik iznēsāja raibo cepurīti, ar dakteri vis netika. Tagad diezin kur dzīvo. Vecais pats peras uz tīra sausuma, lai Dievs gan nedod. Ansim palika savāda ap sirdi. Viņam gribējās aiziet. Lūdzu, sakiet vecam Brisam, lai viņš priekš aizbraukšanas pie manis pienāk. Ansis klusādams palocīja galvu un atvadījās. Zentas roka drebēja, kad tā to Ansim sniedza, bet ne vārdiņš nenāca pār viņas lūpām. Ansis izturējās mierīgi, gandrīz vienaldzīgi un izgāja, vēlreiz ilgošanās pilnu skatu Zentai uzmesdams. Zenta atkrita slābi uz krēsla un paslepšus lasīja zīmīti. Mīļā Zenta, gribu tevi aizmirst, ja tu to vēlies, bet esi tik žēlīga, apmeklē manu vājo māti, Ansis. Zenta atspieda alkoni pret logu un raudzījās uz norietošo sauli. Likās, it kā, kad viņas lūpas raustītos. Es tomēr viņu mīlēju. Viņa čukstēja, roku pret pieri spiezdama. Kad tu būtu redzējis, kāds žabars vakar krogā izskatījās. Pilnīgi kā kumēdiņš. Diezin, kur viņam vēl tā nauda nāk. Pilns kā zābaks, stīva mēle, bet tomēr ir dziedāja. Tā vecais Briss pagasta nama pagalmā ceļa ratus siedams, kazaku uzrunāja. Kur nauda nāk? Nu vai tad žabara meitas vīram naudas trūkst? To jau nu visi sūc. Meita sev priekš rotām, sievas māsa tāpat. Arī vecie ķer, kur varādami. Kazaks atbildēja, virvi pār ķīpu savilkdams. Nu, laipnieks nav gluži tik dumšs, kā izskatās. Muļķa vispār vietnieku pulka locekli neievēlētu. Drīzāk tad par tiesas vīru. Tādi vecais Briss, Ansa šķūtnieks, sarunājās ar pagasta kazaku vilni, kuram bija palama streits, tāpēc, ka tas ar vienu krogā, kad plūkšanās iznāca, kliedza Vīdaštreit, Vīdaštreit. Viņi būtu vēl tālāk runājuši, ja piepeši meža kungs nepienāktu. Briss un vilnis godbijīgi to sveicināja. Meža kungs aplūkoja ratus, vai Ansim būšot laba sēdēšana. Briss pa to starpu otrā pusē ratiem taisīja bārgu seju, meža kunga suni biedinādams, kurš apostīja vāģu smēru podiņu. Stiprā balsī meža kunga suni izbārt, tā vecais Briss neuzdrošinājās. Meža kungs turpretī visu to manīja un pie sevis nosmējās. Viņš paskatījās uz rīta un vakara pusi. Laiks būs labs, viņš noteica un iegāja pie vairogiem istabā. Saule jau bija norietējusi.
Vakara pusē dusēja brīnišķi izrotāti padebeši, kuros sarkanēji dega. Rītos bija mēnesis, miegainu seju rādīdams pacēlies. Viņš izskatījās nevisai skaists, kapara sārtumā. Lūk, tāds bija vakarā žabari ģīmis. Briss smējās un vilnim mēnesi rādīja, uz vezuma stāvēdams. Zirgs satrūkās, kad Briss izstiepa roku un sāka smieties. Rati sāka kustēties un Briss tikko nenokrita. Redz še, smejies nu par citiem. Pats jau neesi nemaz labāks. Es domāju, nu ir viss kārtībā. Kazaks svinīgi teica un vezumu vēlreiz aplūkodams salika rokas uz muguras. Bet vai tik pātagi ir? Kur nu bez pātagas? Šitais zirgs ir vai nu slings vai miegains. Var arī būt, ka viņš ir slims. Pirmīt nemaz negāja. Jāpalūko zobi. Nu, laikam tik slinkuma vaina. Gan es tur zāles zināšu. Abi veči ietaisīja sev pīpes un aizsmēķējuši apsēdās uz tām pašām mums jau pazīstamām kāptuvēm. Man gluži tāds kā brīnums. Briss gandrīz reizē spļāva un runāja, apskatīdamies, vai kāds tik neklausās. Kad nu vēl paša meita būtu, tad nu varētu domāt, būs meitas vīrs. Bet Meža kungam neviena bērna vairs nav. Brīnums. Ja tad viņš Ansi par dēlu pieņems. Nu jā, bet Skrīveram tas pats ir vienīgais. Ko tu lauzi savu veco galvu? Labāk pārdomā pats par saviem dēliem, Kazaks Brisi pamācīja. Ko nu par maniem dēliem? Viens jaunākais ir nu pat atlaidis grāmatu. Viņi esot lēģeros. Aiz Varšavas nezin, cik to vērstu. Viņš esot uzdienējis par vecāko undrapicieri. Tā tik redzēsi, kāds ir karakungs, kad man Pēteris nāks mājās. Šai brīdī zirgs sāka ēst un lēni uz priekšu iet. Prrr, velns! Briss kliedza un tecēja uz ratiem. Tā vien nu bļausties, iebiedēsi zirgu vēl rudzos. Tā tik būs teāters. Kazaks smējās pīpi uz kāptuvēm izdauzīdams. Nu tad brauc laimīgs, Kazaks Brisam roku sniegdams teica, kad pēdējais zirgu pie kļavas piesējis ar pātagu rokā atgriezās. Ar dievu, dzīvo sveiks. Braukšana jau man nebūs viss slikta. Kazaks aizgāja uz savu pusi. Briss apsēdās atkal uz kāptuvēm un uzgaidīja, kamēr Jaunskungs nāks ārā. Bet Jaunskungs vēl nenāca. Kazaka sieva, kura pie vairogiem izpildīja dienestmeitas vietu, iznesa krietnu krūzi kafijas līdz ar svaigas baltmaizes gabalu un nolika tos Brisam līdzās. Dzer, Skrīvers saka, lai tu vēl gaidot. Un Kazaka sieva, kuras dzeltainā, rupjiem vaipstiem pārpildītā seja atstāja ne tik vien verdzenes, bet arī vārdzinātājas iespaidu, pazuda priekšnamā. Labāk ko siltu iedzert nekā saltu runāt. Briss murmināja, kārtīgi baltmaizes gabalā kozdams un silto smaršaino kafiju iestrēpdams. Mēnesis pa tam bija pacēlies pār laponi un smaidīja. Kapara sārtuma vietā tas sudrabaini mirdzēja. Iz tuvējām mājām atskanēja vijoļu skaņas. Reizēm puiši un meitas dziedāja līdzi. Circenis stāstīja prusakiem ķēķī tik stiprā balsī pasakas, ka pat Briss, līdz vijole un dziedāšana apklusa, to dzirdēja. Bet viņš no tā nekā nesaprata. Suņi šur tur aizrējās un atkal apklusa. Kāds brauca pa lielceļu, kā likās ar smagu vezumu, jo rati gaudošā balsī čīkstēja, gandrīz stenēja. Beidzot arī šis troksnis apklusa. Viss bija klusu, viss klausījās šai klusumā, kurš pēc trokšņainas, nemiera pilnas dienas nāk un tevi mīļi, debesšķīgi sveicina. Miers, cik salds tu esi! Tu esi beidzot uzvarētājs. Visas disharmonijas un trokšņi atslēdzas tevī, tu jaukais noslēpumainais akords. Trokšņu ir daudz, bet miers ir tik viens. Tas pats klusais, maigais sapņotājs, kurš spiež nelaimīgos un bāriņus pie savas sirds, tos sapņos pa paradīzes laukiem vadādams. Kas esi tu, runājeli, un stāsti, no kurienes tu nāc? Viņš spiež roku uz tavu muti, aizdara tev acis un tev jāklusē. Klusē, un tu nedari nevienam ļauna. Klusē kā vakars, kā sudrabaiņa mēneša nakts, un tu būsi svēts,
no ļaunās pasaules atšķirts. Esi tik sev pašam, tas ir klusē, savā paša dvēselē nogremdējoties. Tavā dvēselē ir viss tas pats, ko tu pie citiem meklē. Kāpēc tu uzbāzies citiem? Topi kā nakts, aizslēgta, nesaprotama citiem. Topi kluss. Tā Ansis domāja, pie loga vakara klusumā nogrimis. Nu, ir laiks taisīties. Vecais vairogs reizē ar muižas kungu no galda pieceldamies sauca. Lietas jau ir vezumā. Ansi, apvelc nu tik vēl mēteli un neaizmirsti lietus sargu. Es domāju, nelīs, meža kungs piezīmēja, mājas kundzei par vakariņām pateikdamies, kura pa vecam, lēnkrēslā saļimuse, sāpīgi smaidīja. Nu, ja arī nelīst, vairogs atteica, tad tomēr drošības pēc var paņemt. Ansis apvilka mēteli, apskatījās vēlreiz pa istabu. Viņš gribēja kaut ko runāt, bet laikam nespēja. Viņš bučoja vājo mammiņu, kura neraudāja, bet izlikās, it kā nu pat tai būtu jālūst un jākrīt. Bet viņa tecēja kā ievainota stirniņa Ansim pakaļ, kad tas taisījās ratos iekāpt. Meža kungs un Ansa tēvs gribēja to vēl līdz krogam pavadīt. Māte pietecēja vēl pie ratiem, apkampa abām rokām Ansa roku un čukstēja. Neaizmirsti, mīļā dieviņa. Kad es mirstu, tad brauc uz bērēm un nodzieda tad man to peršiņu iz Pēterburgas grāmatiņas, brāļu draudzes dziesmas. Mans gars jau daudzreiz domāja uz debes tēva namu. Es nākošas ziemas vairs nepārcietīšu. Ansis šņukstēja un noskūpstīja vēlreiz mātes pieri. Viņa ietecēja atkal nedroši atpakaļ istabā. Šai brīdī pieskrēja Zenta. Ar Dievu, Ansi, dzīvo laimīgs, neaizmirsti mūs. Zentas balss skanēja tik mīksti, tik nedroši, it kā pat laban asaras gribētu viņas vārdus aizskalot. Viņa sniedza Ansim roku, kurš juta salocītu papīra gabaliņu. Ansis to noglabāja kabatā. Dzīvo arī tu laimīga un iedomā mani, viņš teica. Zenta vēcināja ar mutes drāniņu, kad Ansis lēnām aizbrauca. Nu, Miln! Briss grožus raustīdams zirgu lamāja. Meža kungs un vairogs gāja kājām. Pie kroga Ansis nepalika ilgi. Viņam bija itin smagi ap sirdi. Iznāca arī Artūrs ar savu tēvu, pudelēm rokā, bet Ansis atraidīja alu un sīvo. Gan tu Rīgā iemācīsies dzert. Skāda, ka tev tas veksels tik mazs. Artūrs pie sevis murmināja atpakaļ krogā iedams. Alzo, nākošās dienās satiksimies Rīgā. Uz redzēšanos. Viņš Ansim pakaļ sauca. Zirgs, lai gan nebija skrējējis, taču vairs nestāvēja. Ansis atvadījās sirsnīgi no tēva un meža kunga. Drīz vien braucēji pazuda aiz muižas birzēm. Ansis izvilka papīra lapiņu iz kabatas un mēnesnīcā tikko salasīja: Topi laimīgs. Tavu mammiņu es apmeklēšu katru dienu. Vēlreiz topi laimīgs. Zenta. Šo lapiņu Ansis noglabāja krūšu kabatā, tai pašā, kur nauda atradās. Viņš atgūlās augšpēdu uz ķīpas un raudzījās uz apzvaigžņoto debesi. Tēvs, meža kungs un Zenta grib, lai topu vīrišķis. Vienīgi māte, lai palieku kā bērns. Palikšu kā bērns. Kā tāds esmu par daudz laimīgs bijis. Vai tāpēc es nevarētu būt laimīgs, ja arī pie citiem cilvēkiem nepielīstu? Laimīgs tomēr, šajā brīnišķīgā pasaulē, zem apzvaigžņotās debesis. Viņš raudzējās ilgi augšup. Briss dūca kādu melodiju, drīz tenori, drīz basi uzķerdams. Beidzot tas apklusa, redzēdams, kā Ansis bija iesnaudies. Viņš izvilka pīpi un tabakas maku un īsa laika dēļ aizsmēķēja. Miglas sakrājās pa pļavām caur Gaujas krastiem. Mēnesī izzuda jauka, mīlīga smaidīšana. Melanholiski, it kā garlaikodamies, tas raudzījās uz leju, uz pasauli. Tiešām,
Arī vecam Brisam pasaule izlikās šai brīdī garlaicīga. Viņš pacēla acis, rītos ausa jau gaisma. 7. nodaļa. Kādā Rīgas priekšpilsētas divstāvu nama jumta istabiņā sēdēja vakara krēslē metoties Ancis Vairogs pie loga un raudzījās uz vientulīgo pagalmu. Viņš nebija nekad tik bēdīgs bijis kā šovakar. Eksāmenā uz prīmu tas bija cauri kritis. Direktors viņam šodien bija pasludinājis, ka esot ticis uzņemts tercijā. Lai gan daži no ģimnazistiem bija teikuši, ka tā esot lielā laime, ka viņš tercijā uzņemts, tomēr Ancis neprata šīs laimes cienīt. Kā lai no es Talheimu kungam rakstu, ka esmu tik tercijā ieticis? Viņš izmisis spieda pieri pret loga rūtīm. Kas manim vairāk gadus gribētu palīdzēt? Bez tam esmu tik vecs, ka kaunos tercijā sēdēt. Bet palikšu. Nekas par to, kā Artūrs man priekšā. Varbūt viņu panākšu. Tā kā ģimnāzijā viņam vēl nekas nebija uzdots mācīties, Ancis gribēja vēl šovakar pa Rīgas ielām pastaigāties, vai uz Vērmaņa parku aiziet, kur mūzika spēlēja. Viņš aizgāja uz parku, bet ļaudis šeit drūzmējās tik lieliski, ka Ancis nebūtu nejūtās omulīgs. Viņš pa Aleksandra bulvāri aizgāja uz Vācu teātra pusi. Pa teātra pagalmu steidzās kungi un dāmas, šai mūsu templī mākslai upurus nest. Arī pa droškai piebrauca. Ancis ziņkārīgi uz lielajām teātra durvīm lūkojās. Kāpēc, lai arī viņš tur neietu? Meža kungs viņam bija taču atļāvis. Viņš iegāja apjautāties, kādu gabalu šovakar spēlēšot. Teātra sulainis rādīja uz afišas lapu pie sienas. Ancis piegāja un lasīja. Tannhauser oder der Sacharkrieg auf Wartburg von Richard Wagner. Vāgners. Tāda vārda viņš vēl nebija dzirdējis. Bet publika sāka lieliski pulcēties. Viņa likās aizrāva Anci līdzi. Ancis piegāja pie kases un nopirka sev biļeti otrā parketā, domādams, tik daudz ļaužu tak gluži uz niekiem nenāk, tāpēc visādā ziņā jāiet. Kad Ancis beidzot krēslā sēdēdams lieliski apgaismotās teātra telpas abrīnoja, tad tam palika it silti ap sirdi. Viņš aizmirsa savu nelaimi ģimnazijā. Mūziķi viens pēc otra ieradās orķestra telpās. Beidzot parādījās pats kapelmeistars, nosēdās uz sava augstā sēdekļa. Ansim par brīnumu lampas izdzisa. Tikai priekšā orķestra telpās dega bieziem papes jumtiņiem aizsegtas sveces. Dāmas un kungi visapkārt vēl nebija savās sarunās gluži apklusuši, atlasa un zīda drēbes šur tur čaukstēja, bet Ancis tam visam par spīti dzirdēja pirmo diezgan kluso Tannhausera uvertīres motīvu. Arvien jaunas skaņas pieplūda vecām klāt, arvien stiprāk un stiprāk atskanēja neizprotamais mūzikas spēks. Beidzot viss sāka it kā viļņot. Bazūnes, trompētas, violes un tā tālāk iekustināja neizmērojamo dvēseles jūru. Tādas mūzikas Ancis nebija dzirdējis. Pēc uvertīres viņš uzmanīgi sekoja skatam pēc skata. Sevišķi viņu aizgrāba 3. akts, kur Elizabete no Volframa atvadījusies kāpju uz Vartburgu. Anca acīs izspiedās asaras, varbūt viņam vienīgam visā publikā. Viņš atgādājās Zentas. Uz skatuves parādījās Tannhausers, noplīsis, kā novārdzis, nolādēts svētceļnieks. Ancis nodrabēja. Vai tiešām tā ar katru notiek, kurš patiesību saka? Viņš juta tik lieliski līdz ar Tannhauseru. Elizabete, tik tīra un debesšķīga jaunava, kāpēc gan viņa mīlē šo no visiem citiem padzīto, nolādēto Tannhauseru? Tannhausers jautā Volframu, vai nezinot, kur Venuskalns. Agrāk viņš to esot viegli atradis. Volframs viņu nožēlo un grib no tam atturēt. Tannhausers stāsta, ka pāvests Romā viņu nolādējis un teicis savu sauso spieķi rādīdams, tāpat kā šis spieķis manā rokā nevar zaļot, tāpat tavi grēki nevar piedoti tapt.
Volframs līdzcietības pilns uzklausās un satver Tanhauzera roku, kad tas Venus vilinošo balsi sev tūmā izdzird. Sveiks esi, neusticīgais, tev pasaulu ērkšķus ceļā kais. Venus, jauki parādīdamies dzied, Tanhauzeru pie sevis saugdama. Tanhauzers izraujas un grib krist pie Venus krūts. Šinī acu mirklī Volframs izsaucas: domā uz Elizabeti! Elizabete! Tanhauzers atkārto un apstājas, savas šķīstās mīļākās atminēdamies. Venus vaimanādama nogrimst. Iz Vardburgas atskan bēru dziesma. Elizabete ir miruse, viņas līķi nes Volframam un Tanhauzeram garām uz kapsētu. Tanhauzers nokrīt pie Elizabetes zārka ceļos un lūdz: Svētā Elizabete, lūdz priekš manis! Un acu mirklī arī viņš top mironis. Raizes un bēdas šai satikšanai ir viņa nāves stundu sen sagatavojušas, un šinī brīdī citi, laimīgāki svētceļnieki, iz Romas atgriezušies, nes gavilēdami pāvesta spieķi, kurš sācis zaļot. Tanhauzers par spīti visiem cilvēku lāstiem ir atpestīts caur patiesību, kuras aizstāvētājs viņš centās būt. Lieliskais fināls noskan, aiz Vardburgas debesis atspīd rīta blāzmā, no sirds noveļas it kā liela klints. Atpestīts visiem par brīnumu. Ansis sēdēja vēl kā mēms, kad publikā jau lieliski aplaudēja. Kur viņš atradās? Viņš pa visu izrādes laiku bija savu apkārtni aizmirsis. Nu tas atkal it kā atmodās. Ansis gluži satriekts atstāja teātra namu. Vai tiešām katrs patiesības aizstāvētājs traģiski beidzas? Viņš pie sevis uz māju iedams pārdomāja. Vai manis tas pats nesagaidīs, ja dzīšos pēc patiesības un izteikšu, ko domāju? Un tomēr ir skaistāki to visu izteikt, kas uz sirds, nekā apslēpt. Noziedznieks, kurš savu vainu atzīst, ir to pašu caur šo atzīšanos pa daļai izdeldējis. Arī Tanhauzers gal galā atzīstas par vainīgu, lai gan tas sākumā savus pasaules uzskatus par vienīgi patiesiem turējis. Viņš ideālai mīlestībai nebija ticējis, un tomēr galu galā, kad Elizabete ir miruse un viņam miesīgai mīlestības baudīšanai nav vairs pieejama, Tanhauzers tomēr viņu mīlē. Elizabete ir miruse, vai tad miroņus spējam realistīgi mīlēt? Tanhauzers jūt, ka ir kaut kas vēl bez miesīgas mīlestības baudīšanas, ir cita mīlestība, kura maigi viņa sirdī dus un viņu pašu aicina šim saldajam debesšķīgajam miegam padoties. Mīlestība bez kaislības, cik viņa ir daudz augstāka nekā kaislīga prātiem vadīta mīlestība. Kaislīga mīlestība ir vētra, viņa pārskrien, lauzdama dažu labu cēlu koku. Nāk saldais klusums, cik viņš ir atspirdzinošs, tik klusībā mīt skaistums. Tanhauzeram jāatzīst, ka saldās jūtas mīlestība uz Elizabeti ir tā pati ideālā mīlestība, kuru Volframs Vardburgas dziesmu karā bija apdziedājis. Jā, pie tā arvien jāturas, kas vispēdīgi nāk. Jā, ir daudz patiesību, viena karo ar otru. Katrā cilvēkā ir sava patiesība, un dažs labprāt izlej savas asinis savu patiesību aizstāvēdams. Vardburgas dziesmu karā Tanhauzers bija Venus dievietei himni dziedājis, citus apsmādējis un nonicinājis kā nezinātājus un muļķus, bet vai viņš caur to bija vispasaulīgo, absolūto, mūžīgo patiesību rādījis? Volframs kā kluss vīrs ir Elizabeti skaistāki mīlējis. Viņš mīlēja šo dievišķīgo sievieti, bet vai šī mīlestība aizliedz arī Tanhauzeram mīlēt? Ja saule būtu sieviete, kura mums neaizsniedzama spīd, un mēs visi viņu mīlētu, vai tur rastos greizsirdība? Īstai, ideālai, šķīstai mīlestībai trūkst greizsirdības. Šī mīlestība ir gaisma, visas esošās, sevi atzīstošās pasaules pašmērķis. Kāda tur var būt Volframa greizsirdība, kur viņš redz, ka arī viņa draugs to pašu gaismu mīlē, kuru viņš pats? Volframs paliek tāds pats no drāmas sākuma līdz galam,
izmirstošā Tannhausera top Wolframam līdzīgs cilvēks. Vai patiesība ļautos uzvarēties? Nē. Ansis atzina, ka Tannhausers ir gan bijis liels gars, kas cīnījies maldīdamies, kuram beidzot jāatzīst klusās, sapņainās mīlestības vara. Jā, noslīkst. Visi šīs pasaules lieliskie trokšņi un kaislīgie uztraukumi noslēpumainā klusībā, kura bezgalīgo universumu sevī slēdz. Klusēšana ir beidzamā, kura mums cilvēkiem mūžīgi paliek. Klusē, un tu nevienam nedari ļauna. Liekas, ka tu visam piekristu, par visu pateiktos. Savā istabiņā nonācis, Ansis tūliņ izģērbās un devās pie miera. Nekad viņš nebija tik saldi dusējis kā šonakt. Vai gan visi netaps atpestīti? Šis jautājums bija Ansa pēdējās domas šajā vakarā. Vai tad sausais spīķis nesāka zaļot par spīti visām Tannhausera paša maldināšanām un grēkiem un pāvesta lāstiem? Atpestīts. Tu tapsi atpestīts. Un Ansis dusēja it maigi.